Esmu tīri pārliecināts, ka tu domā, ka ēst kārtīgi un proteīns tos ir jādabūna, lai uzaudzētu muskuļmasu, lai viņiem būtu šie resursi. Un no vienas puses jā, bet tas nav viss. Šodien es tev pastāstīšu tās īstās lietas, kas tev tiešām palīdz audzēt šos muskuļus. Kad tu esi dabūjis šo stimulu, kas tev ir jādara, lai to optimizētu. Tu gan jau zini tās pamatlietas, ka tev vajag tur 2,2 gramu proteīnus priekš katru kilogramu ķermeņa svāru un Un gan jau, ka tu vari neskaidri kalorijas. Tā kā visvieglākais, kā to dabūt, ir vienkārši vienu maltīti ar gaļu dabūt katru dienu un plus kaut kādas 4. Es ēdu 10 olas dienā. Un gan jau, ka tu zini, ka tev vajag balkot, lai uzņemtu svaru, lai arī optimālāk audzētu muskuļus, tev vajag ēst vairāk kalorijas nekā tu patērē. Un vieglākais, kā to izdarīt, ir principā 3 soļi. Pirmais, tev jājūtās, tā kā vienkārši prātā jābūt ēdienu iznīcinātājiem. Interesants vārds, bet jā, tu vienkārši devaurot lietas ir vajag. Un visur, kur tu redz, ēd, jā. Bet tās 2 lietas, kā tiešām to implementot, ir tev vajag zināt, kad tu ēd. Es iesaku uztaisīt to Google kalendāru, saprast, kurā vietā, kur tu vari ielikt tās ēdienreizes un saprast, cik daudz tev ir jāpēd. Šis viss ir ļoti labi un ideāli, tu vari ievērot šīs lietas un būs gaini. Tā kā būs gaini, bet šeit ir ļoti svarīga lieta, kas, manuprāt, ļoti daudz cilvēku vienkārši palaiž garām. Vienkārši rītīgi palaiž garām. Pirms šo saku, man ir jābrīdina, nav perfektās diētas. Bet to, ko es tev teikšu, bet to, ko es tev teikšu, bet tas ir perfektāti. Nē. Bet to, ko es tev teikšu, tev būtu tādi vadlīnijas, kas veidos tev tādu diētu, kas tiešām, ko tavs ķermenis var izfermentot. Iedomājies, ja tu ēd savas bulkas katru otro dienu, un tu ēd varbūt pat vairāk, savu snikerīti, savu fantiņu, jā, zin kā, iedzer un jūties baigi labi, baigi labi. Tagad tu ied, jūties ok, tā kā tev patīk forši, un tad beidz ēst, un tad jūties tā kā sūds. Tā kā tas tā normāli, vai ne? Un tavam ķermenim ir līdzīgs efekts pret muskuļmasas pēc šīm lietām. Viņš jūtās kā sūds. Kā domā, sūdi audzē muskuļus? Nē, tā kā saprotam. Un, protams, neskaidot to, ka ja tu ēd sūdīgi, tad tu jūties sūdīgi, un tev veselība ir sūdīga, tu biežāk saslimsti, jūties tā kā un tev ir lielāki riski uz visādām lietām, un tai skaitā tur aptaugojās iekšēji orgāni, ko tu nemaz neredzi, un Bet mēs domājam pamatā par muskuļu būvēšanu, ne? Un šī lieta būs daudz grūtāka. Gan tev būs grūtāk dabūt šo stimulu, gan tev būs grūtāk tā kā reāli spiest sev džimā, gan tev būs grūtāk vienkārši tagad tu ied. Tavam ķermenim būs grūtāk to izmantot kā muskuļu būvēšanai. Tev vajadzētu sekot šādiem orientieriem. Mēģini ēst viens sastāvdaļas ēdienus. Tagad paskaties, lasi šo skaisto sarakstu ar cik lietām, kas tur iekšā ir. Tur nevar būt vairāk par 4. Tas ir vieglākais, labākais orientieris. Un ēd caur turieni. Ēd tā, mēģini izslēgt vēl viens orientieris. Izslēdz sēklueļus, izslēdz baltos miltus, izslēdz cukuru. Protams, dažreiz būs mazi tā kā iespējas, tev vajadzēs uzēst. Nevis vajadzēs, bet būtu forši, ok, izbaudīt to Itālijas atvaļinājumu, un tad tur var pelmeņu paēst, jā. Bet mēs nerunājam par tādām lietām. Mēs runājam kopēji, vispārēji, kopumā, jā. Un tad vēl pāris orientieri. Tātad uztur to gaļu katru dienu, uztur tās olas, un mēģini uzturēt, ja tu vari, uzturēt savu diētu ar iespējams mazāk sastāvdaļām, ne ļoti mazām sastāvdaļām, bet vienkārši tādu, lai saprastu, kura sastāvdaļa ko dara tavā ķermenī. Es tev iesaku vienkārši sākt ar to, kad vajag uzturēt neapstrādāts ēdienus. Un ar to jau tavs ķermenis jutīsies tāds, let's go, tagad mēs varam vienkārši baudzt uz priekšu un uzbūvēt reāli kareivja fiziku. Ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu to izdarīt, pašu pirmo linku apstāt, tur ir 1-1 coachings, ja tev ir kādas problēmas, kur tu gribi, lai es tev palīdzu tavā situācijā, vai tu vēlēsi, lai es tev izvedu cauri šim
jā, no tevis prasa tikai pirmsbildi un pēcbildi, es esmu pārliecināts, ka es tev varu sasniegt reāli redzams rezultātus. Tā kā iečeko to pirmo linku un iečeko arī to otro, trešo linku, kur ir Latvijas izaugsmes cilts, kur katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas video zvanu. Vienkārši sēž mītā, ja tu vēlēsies pievienojies, pabazarēsim, ja tev ir kāds jautājums noteikti atrisināsim. Nu, vismaz mēģināsim atrisināt problēmu. Tur arī treniņu programma, bet tas jau ir par šī video. Tiekamies rītdien ārpus video, tā kā noteikti nospiedu vairāk no podziņa. Tu vēl neesi, tu ir nospiedījuši gaisā, aizsūtu savam draugam, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai!